Labdien! Ar jums atkal Inita Šveida. Un man ir liels prieks par tiem, kas šajā konferenču telpā ir kopā ar mani, kam ir bijis iespēja atrast laiku, lai kaut ko svarīgu, būtisku uzzinātu par sevi, par savām iespējām, kā mainīt savu dzīvi sev par labu, sākot ar veselību, beidzot ar visām pārējām situācijām. Tāpat man sveicieni arī tiem, kas šo video vienkārši skatīsies kaut kad vēlāk, un es ļoti ceru, ka tas viņiem būs vērtīgs gana. Par ko tad mēs atkal runājam? Aizvien vairāk un vairāk nodarbojoties ar veidu, kas saucās, sevis dziedināšanas veidu, kas saucās metaforiskās kartes. Gribu šovakar parunāt par to, kas būtu svarīgs un ko mēs katrs spētu savā labā darīt, ja iet runa par mūsu veselībām. Tātad seminārs saucās Izdziedini savu dzīvi. Cik nu seminārs, cik nu tikšanās, visticamāk tikšanās, izdziedini savu dzīvi. Un tas vistiešāk katram ir iespējams izdarīt. Un man ir jāsaka salīdzinoši viegliem un vienkāršiem veidiem. Kā tad mums savai veselībai būtu jāpieiet un kā mums mūsu veselība vispār būtu jāsaprot? Sāksim ar to, kad es atkal atgriežos pie tā, ka mēs neesam tikai fiziskas personas. To jau tie, kas man klausās, tas visiem ir skaidrs un to visi jūs zinat. Bet atkal mazliet atkāpīt varbūt tiem, ka kādam Facebookā interešu grupā šis video nāks kā viens no pirmajiem, varbūt, kur viņi ar šādām lietām būs saskārušies, tāpēc mazliet atkāpīti. Jau, protams, no jums zināmiem. Jā, auditorija raksta, ka tas viss ir skaidrs, ķeramies pie lietas, bet maz drusiņi pacietības. Tātad, ja mēs saprotam, ka mēs neesam tikai fiziska forma, un ka mūsu fiziskā veselība ir atkarīgs no vairākām citām būtiskām lietām. Un tas ir, mūsu fiziskā veselība var būt tiešām, mēs varam būt tiešām veseli, enerģijas pilni, bez fiziskām sāpēm un ar iekšēju iedvesmu, ar iekšēju tādu pacelācības sajūtu tad, ja mums ir mūsu garīgā veselība un mentālā, emocionālā veselība. Kā tad šos te stāvokļus mēs varam sasniegt? Un kā es pati līdz tam esmu nonākusi un kā es šo te visu informācijas apjomu, ko es pati zinu, kā es to visu sasaistu ar metaforiskām kartēm un ko tad tieši šīs metaforiskās kartes tam visam dara. Es mazliet prezentāciju palikšu uz priekšu. Ja? Tātad metaforiskā karšu terapija, kur to esmu apguvusi? Esmu to apguvusi pie Konstantīna Davlatova. Un man ir jāsaka, viņš ir vienkārši fantastisks skolotājs, jo ļoti ātrā laikā šo te terapiju es esmu apguvusi. Un man ir jāsaka, ka viņi dod arī ļoti labus rezultātus. Protams, viss nav visiem, bet tie, kas pie manis griežas, šos rezultātus arī tādus vai savādākus, bet savā labā noteikti sasniedz. Informācija par to, kas ir enerģija, kas veido enerģiju, kas veido sabloķējumus, kur es to savukārt esmu iemācījis un apgūsies. Ir vēl viens Konstantīns, man laikam uz tiem Konstantīniem, tiem skolotājiem dzīvē ir kaut kāda saskarsme cieša, tad ir otrs Konstantīns Frīdlands. Pie viņa esmu studējusi intuitīvu aktīvo meditāciju. Tā ir dziedināšana, katra personīga dziedināšana ar lielāku enerģijas daudzumu. Un atkal sapratu, ka viss nav visiem. Ja? Man pašai ļoti labi šī te metode dzīvē dod gan iedvesmu, gan lieku, teiksim, vēlmi sev kaut ko iegūt jaunu, tīri kaut vai informāciju un atkal kaut kādu atklāsmes ceļu. Bet no šī unikālā vīrieša, kurš īstenībā dziedina ar šo dziedināšanu nodarbojas jau 42 gadus,
un viņš ir atklājis atkal kaut kādu savu veidu unikālu metodi, kā tad uz mūsu fiziskiem ķermeņiem iedarbojas enerģija, bet pats galvenais, ko es gribu no visa šī pateikt, lai jūs saprastu, kas veido enerģiju, kas veido šos te mūsu blokus, ko tālāk šie mūsu bloki dara uz mūsu fiziskiem ķermeņiem, kad mēs esam slimi. Izrunāsim par šīm lietām. Pirmkārt, enerģiju veido nekas cits kā emocijas, kas ir kā maza baterija, un jūtas, kas ir jau kā lampiņa. Ja? Tātad enerģiju veido emocijas un jūtas. Pat darbībā, kas veido darbību? Darbību tad veido apakšā zem darbības noteikti ir emocijas un jūtas. Vai nu mēs rīkojamies kaut kādu pozitīvu emociju vadīti, negatīvu vai nu negatīvu emociju vadīti. Bet mūsu darbību, rīcību tātad veido emocijas, kas ir ļoti daudz un dažādas atkal. Ja? Izejot no tā, kādas ir mūsu emocijas, tā veidojas arī mūsu darbība. Vai viņas ir, vai viņu nav. Tātad, ja ir apakšā emocijas un jūtas, tad ir enerģētika, ir enerģija. Katram no mums ir atvēlēts kaut kāds konkrēts daudzums enerģijas. Diemžēl ar laikam ritot šī te enerģija paliek aizvien mazāk un mazāk fiziskās formās. Kāpēc? Tāpēc, ka notiek ļoti liela šādas enerģijas sabloķēšanās. Kas ir sabloķēšanās? Enerģētiski bloki, tā tad ir tādi, tādas mūsu aurā tādi melni, tumši sabiezējumi, kas notiek tālāk, kad šādi sabiezējumi tiek, rodās. Viņi rodās mūsu negatīvu emociju un jūtu radīti. Ļoti populāri bija uzskati, ka, ja ar mums kaut kas notiekās, tad man tur ir uzlikta ļauna acs vai man tur ir atsūtīts lāsts. Protams, bez šādām lietām mūsu pasaule nepastāv, tas viss pieder pie lietas, tā tas arī notiek, bet pamatā, kas mēs šos melnos, tumšos sabloķējumus enerģētikā radām, diemžēl esam mēs paši ar savām negatīvām emocijām un jūtām. Protams, ja vēl mēs trāpam kaut ko no kaimiņa vai izejot sabiedrībā savas kaut kādas uzvedības rezultātā, protams, mēs dabūnam arī vēl papildu porciju viss tā. Kad mēs slimojam? Mēs slimojam tad, kad ilgstoši esam izdzīvojuši kaut kādas konkrētas zināmas negatīvas jūtas un emocijas. Ko tas nozīmē ilgstoši? Tas nozīmē, ka mēs esam cilvēki, mēs esam emocionāls būtnes un mēs varam justies tā vai savādāk. Mums ir jūtas un emocijas, un mēs varam. Ideālais variants, ja mēs jūtamies ar pacilājošām, iedvesmojošām emocijām jūtām, bet dzīvē situācijas mums katram ir tādas, kādas viņas ir. Un reaģējam, diemžēl mēs tā, kā mēs esam gatavi noreaģēt, kā mēs mākam un saprotam uz to reaģēt. Atkal, kur to meklēt, kāpēc tieši tā, tas ir atkal cits jautājums. Tas nav būtiski šajā sarunā. Es gribu padalīties ar nedaudz fotogrāfijām no mūsu aurām, kas notiek konkrētās situācijās, ar mūsu aurām, ar mūsu fiziskām formām, ja mēs izdzīvojam konkrētas kaut kādas ilgstoši, konkrētas emocijas jūtas. Ilgstoši man ir jāsaka tā, enerģētiskie bloki principā tiek radīti jau, ja mēs 2-3 dienas ilgstoši akumulējam kaut kādas emocijas jūtas. Ja mēs nespējam negatīvas emocijas jūtas atlaist ilgstošāk par 2 dienām, tas nozīmē, ka mēs jau esam, diemžēl, savā aurā radījuši sev paši problēmas. Nevelti mums ir dota
varbūt Bībele, varbūt kāds cits garīgās literatūras, kurās runāts ir par tām lietām, kam mēs esam šeit pasaulē, uz kurienējam, no kurienes nākam. Gribu jums teikt to, ka ļoti bieži mēs nespējam dzīvē mainīt situācijas, kurās nokļūstam. Tā vienkārši notiek, mēs tur nokļūstam. Notikums, situācijas, kuriem mums ir jāaiziet cauri, bet mēs varam mainīt savu attieksmi uz viņām. Adekvāti reaģējot, neakumulējot kaut kādas nevajadzīgas priekš mums emocijas un jūtas, ar kurām paši mēs radām sev veselības problēmas. Tas ir tāds vāveres ritenis, ja? Esam situācijā, neadekvāti ilgstoši uz šo situāciju reaģējam, pēc tam radām sev veselības problēmas, iegūstam slimības, no kuriem atkal nespējam iziet. Ja? Tātad, kas notiek? Tātad 2-3 dienas mums ir, piemēram, žēlums. Man ir iekšēji liels žēlums par kaut ko, teiksim, man ir aizgājis tuvinieks, ja? Vai man meita ir beigusi skolu, ne tā, kā es to gribu, bet, diemžēl, tā, kā viņa to ir izdarījusi, un man iekšā ir nenormāli liels žēlums. Man ir žēl, ka tā situācija ir tāda, un es nezinu, ko ar šo žēlumu darīt. Es vienkārši, man ir žēl sevis, ja? Īstenībā mēs jau žēlojam nevis šo cilvēku, kas ir aizgājis. Mēs nežēlojam arī šo te savu meitu, kura, diemžēl, nav man paprātām nobeigusi kaut kādu skolu, nolikusi kaut kādus eksāmenus, bet īstenībā mēs iekšēji žēlojam sevi. Kas notiek? 2-3 dienas šī lieluma žēluma sajūta manī ir, un man tur varbūt ir vēl kaut kāds kaudzīt ar visu kaut ko, kad tad mums sāp mūsu orgāni. Tajā brīdī, kad šis process notiek, sāk sāpēt kāds no mūsu orgāniem. Kā mēs adekvāti darām? Tātad, ja mums kaut kas sāp, piemēram, man sāk spiest, man kuņģis sāk spiest, spiež kuņģis, ja? Ko es daru? Pirmais, normāli cilvēki iet uz aptieku un pērk kaut kādus atsāpinātājus vai kaut kādus līdzekļus, kas šo te kuņģa darbību veicinātu. Ja? Mēs aizējam, mēs iztērējam naudu, nopērkam atsāpinātāju. Ja mēs nopērkam atsāpinātāju, tad principā mēs sev nodzēšam to, kā varētu pateikt, trauksmes zvanu, ko mums organisms rāda. Ar tevi viss nav kārtībā, kaut kas ar tevi nav kārtībā, tāpēc tev sāp. Tas ir organisms, viņš ir kā indikators. Tad, ja tev kaut kur kaut kas sāp, ar tevim kaut kas nav kārtībā. Es aizējam uz veikalu, mēs nopērkam tableti, mēs kā plāksteri aizlīmējam šo te sāpju trauksmi zvanu, un mēs nedzirdam. Mums, piemēram, sāp kādu nedēļu, dzeram zāles, tas ir viens veids, kā ļoti, ļoti daudz cilvēku rīkojas. Otrs veids, mēs aizējam, nopērkam kaut kādus uzturbagātinātājus, lai atvieglotu šī orgāna darbību. Tas ir tas labākais, varbūt, veids. Bet īstenībā rezultātu nenesīs neviens, ne otrs. Tātad, kas notiek tālāk? Mēs īstenībā cēloni atlaist šo žēlumu no sevis žēlošanu palaist, īstenībā mēs neesam izdarījuši. Tātad cēlonis saglabājās. Šis te bloks ilgstoši spiež uz kaut kādu orgānu, kaut vai kuņģi. Runāsim pa vienu orgānu kuņģi, ja? Un man ir jāsaka, ka orgāni īstenībā nav vieni paši, viņi ir par pāriem. Tas ir no austrummedicīnas. Un ja mums tiek traumēts kaut kāds viens orgāns, viņš traumē arī otru orgānu darbību. Ja? Ir pilnie un ir blīvie orgāni, un viņi ir smuki salikti tā pa pārīšiem. Kas notiek tālāk? Ilgstoši es uz to nereaģēju, ja? Un man šis kuņģis rāda, ka nav kaut kas kārtībā, dari ar kaut ko ar sevīm. Es to nedzirdu, jo neesam mācīti, mēs tā domāt un tā saprast savu organismu. Mēs padzeram kaut kādus uzturbagātinātājus vai atsāpinātājus, un paiet neilgs kaut kāds laiks vai ilgāks laika posms,
Parasti tas ir īstenībā kaut kur uz 30 gadiem, kad mums sākās tā vai savādāka kaita, kura tiek diagnosticēta kā slimība. Tātad, tā jau ir diagnoze slimība, un atkal man ir jāsaka, jo vairāk zāļu, medikamentu mēs lietojam, lai šo slimību izārstētu, jo diemžēl mēs iegūstam tikai lielāku zāļu sarakstu, un pie veselības diemžēl nespējam tikt. Kā es jums gribu parādīt, ko var izdarīt ar šīm te metaforiskām kartēm, un kā tas notiek. Es atkal mazliet prezentāciju. Labi, šo mēs laižam garām, par to mēs šodien nerunāsim, tas ir cits stāsts. Tātad, es gribu padalīties ar tādām fotogrāfijām, kuras es esmu iegūst no savu skolotāju. Ja? Un gribu parunāt par to, kādas izskatās auras. Tātad tas ir tas, ko es teicu, ja mēs ilgstoši akumulējam konkrētas emocijas un jūtas. Kas notiek ar mūsu aurām? Jums viss ir jāredz, un arī man bija jāredz, lai īstenībā man tas aiziet un es to saprastu. Ja? Tātad skatāmies, par ko šī te bildīte. Ja mēs ilgstoši esam sliktā garstāvoklī, mēs nespējam sevī atrast iekšēju garu spēku, lai izietu no kaut kādām situācijām, kas rada mūsu slikto garstāvokli, mēs nespējam pacelt sev augstāk. Ja? Mums nav spēka. Un mums ir slikts garstāvoklis, jo notiek tas un tas un tas un tas. Skatāties, redziet, šeit šie ir te ķermenī, kur man būtiņi iet enerģētiskie centri. Ja? Un šis ir 3. enerģētiskais centrs, ja? Tad 1., 2., 3. Šī varētu būt 4., 5. enerģētiskais centrs, sirds čakra vairāk. Ja? Mēs radām blokus šajos enerģētiskajos centros. Ilgstoši esot bez garstāvokļa, garāk krituši, kad esam. Mums nav spēka, kaut kāda situācija ir izcināta un mums ir slikts garstāvoklis un mēs nespējam virs tā pacelties. Paskatieties, kas notiek aurās. Tātad tajās vietās no enerģētiskiem centriem, redziet, šeit aurās ir melni bloki. Un ja mēs ilgstoši esam sliktā garstāvoklī, ilgstoši esam garīgi pakrituši, tad tas notiek tā. Un ja mēs ilgstoši šīs lietas akumulējam, tad šajā te zonā mēs jutīsim, kā mums vienkārši sāk kaut kas sāpēt. Kā es jums teicu, organisms ir tas, orgāni ir tie, kas parāda, ka kaut kas nav kārtībā. Paiesim tālāk, paskatīsimies. Šīs ir tikai nedaudz bildītes, ar kurām es gribu padalīties ar jums. Ja? Skatāmies tālāk. Ja mums ir samilzušas, neatrisinātas kaut kādas sarežģītas dzīves situācijas, kurās mums atkal nav spēka, nav sapratne, kā to pareizi izdarīt, vai mēs nemeklējam risinājumu. Un līdz ar to iekšā zem visa tā, ja mēs paskatāmies par jūtām un evolūcijām, ir paralizējošas bailes, kas neļauj rīkoties. Principā paralizē mūsu rīcību. Ja? Tas ir tā kā uzbrukums nākotnē. Ja? Ja mums ir iekšēji paralizēta, tādas paralizējoša situācija, kas neļauj rīkoties, mēs principā jebkuru savu iespējamo nākotni sev nodzēšam. Tas skan varbūt smagi, varbūt nepatīkami, bet man par to jums ir jāstāst. Tātad redziet šeit, pamatā ir tā, ka šī te čakra, tātad atkal šeit šajā rajonā, tātad šeit ir kaut kur 5. čakra, jā, paskatieties, kāda melna aura paliek šādās situācijās, kad mēs netiekam pāri ar šīm paralizējošām bailēm rīkoties. Ja? Atkal, kāpēc ir šādas bailes? Ir jāmeklē dziļāk, ir jāskatās dziļāk. Bet, ja mums tādas ir, mēs viņus pat galvenais neapzināmies. Ja? Mums tikai saprotam, ka mums sakrājas, samilst kaut kādas
sarežģītas, neatrisinātas, problemātiskas situācijas, kuras mums, tā kā tāds Ķīnas mūris sakraujas riņķī, mēs nevaram nekādu to atrisināt. Tas notiek tajā brīdī, redziet, mūsu aurās. Tā viņš ir. Ejam tālāk, paskatāmies atkal kādu bildīti. Piemēram, seko kārtējā neveiksme kaut kādā dzīves situācijā. Esat no tiem, kas risina situācijas, bet neveicās, neizdodās viņu atrisināt tā, kā mēs vēlamies, tā kā mēs gribētu, ja? Lai mēs justos labi. Un kārtējā neveiksme atkal jums dod tādu apliecinājumu, ka es esmu lūzeris. Tas ir angliski, bet jūs saprotat, kad atkal nekas nenotiek, ja, ka jums nav lemts, ja. Īstenībā lemts mums ir viss, tikai šādas neveiksmes mūs principā māca un ved uz izaugsmi. Un jo mums ir vairāk šādu neveiksmi, kurā mēs atrodam spēku pacelties pāri, atrodam iekšēju spēku, tad mēs dzīvē kaut ko vairāk iemācamies. Šāda situācija ir arī tā, kas mani pamatā bīda, ja, iegūt un apgūt kaut ko jaunu, jo, ja es būtu saņēmusi kaut kādus gadus atpakaļ lielos kaut kādu sasniegumu savas dzīves kaut kādās jomās, es ar jums noteikti šeit nerunātu, bet redziet, katram mums ir jāsasniedz savas misijas ceļš, mums ir jāiet viņš, un ja uz manīm vislabāk varēja visums iespaidot šādā veidā, tad tieši ar šīm neveiksmēm, šīs neveiksmes bija tās, kas palīdzēja man iet uz priekšu, pārkāpt sev pāri. Ja? Es viņas neuztveru kā katastrofas, man bija varbūt kaut kāds brīdis apjukuma moments, bet tam tiekot pāri, gāju uz priekšu. Un ļoti daudz cilvēku tā arī dara, bet ļoti daudz cilvēku iekšēji sabrūk, sagums, nolaiž rokas, un kas tad notiek? Ja? Tad notiek, redziet, šeit šī ir 5. čakra, un šī ir 6. 7. čakra. Ja? Tātad paskatieties, šī te visa daļa, šeit visur mums ir bloki. Ja? Šie ir mūsu bloki. Un mēs atkal kaut kādā brīdī jūtam vai kā galvas sāpes, vai kā spiedienu sajūtas, vai kā kakla kaut kādas problēmas un nevarēšanas izteikties vai vēl kaut ko. Tā tas ir. Tur veidojas mūsu sabloķējumi. Ja? Paskatāmies vēl kādu bildīti. Te ir, šis ir slaidiņš tiem cilvēkiem, kas savās neveiksmēs, kuras uztver kā problēmas, vaino apkārtējos. Tātad, lai kas ar mani notiktu, vainīgi ir ģimene, vainīgi ir darba devēji, vainīgi ir darbinieki, atkarībā kādā sociālā statusā mēs katrs atrodamies, mēs vienkārši ļoti veiksmīgi vainojam citus. Visā tajā, kas ar mums notiek. Un tādu kategoriju ļoti daudz, ir sevišķi Latvijā. Cilvēki, kas nemeklē risinājumus, bet cilvēki, kas vaino. Un kas tad notiek? Tad skatāties šeit. Ja, šī ir 5. čakra. Šī ir 5. čakra, tas ir kakls. Un šeit smuki var arī aurā apskatīties šo te melno sabloķējumu. Ja, tiek principā paralizēti. Ja? Un ļoti bieži tieši tas izpaužās kā dažādas kakla problēmas, dažādas spējas izteikties un tā tālāk problēmas. Mēs to nedzirdam, mēs uz to adekvāti nerīkojamies. Ja, un līdz ar to iegūstam jau fiziskas kaitas. Iesim tālāk, pasīsimies vēl kādu bildīt. Tālāk, skatāmies, kas tad šeit. Atkal,
ja visums uz mums tā, ja visums mūs tā iespaido, lai mēs rīkotos, vai lai mēs ietu citā virzienā nekā līdz šim. Jo tas virziens, kurā mēs gājām līdz šim, bija mums nevajadzīgs, nelabvēlīgs. Mēs idejiski esam paņēmuši kaut ko no sociuma, kāds tur kaimiņa Miķēlis to var izdarīt, tad arī es arī to varu un es to gribu un man to vajag, bet izrādās, ka tas ne tuvu nav priekš jums, un atkal ir neveiksme, kurā jūs nespējat, atrisināt sev pozitīvi vai arī sasniegt kaut ko to, ko jūs esat izdomājuši. Un kā jūs iekšēji reaģējat? Atkal, to jūs pat prātu nesapratīsiet, bet iekšējais dialogs jūsu zemapziņā, jūs to uztverat jau kā nolemtību, un pēc tam atkal ir nenormāli liela vilšanās, iekšēja vilšanās. Tur arī vēl žēlošana seko un vispārējais. Vēl jūsos varbūt pacelsies zināms protests par tām lietām, ko es saku, kas jums iekšā notiek, jo ar saviem 5% apziņas, kāda mums ir, mēs to nesaprotam. Visi šie procesi notiek šajā te zemapziņas līmenī 95%. Ja? Un tieši par to man skolotājs raksta, ja? Un tieši par to ir saruna. Un skatieties, tad, kad mēs atkal jau kā nolemtību uztveram neveiksmi, kad mēs dziļi viļamies, tur jau tālāk arī visu žēlošanas procesu, skatieties, kas notiek mūsu aknās. Ja? Un atkal šeit ir bloki un šeit ir bloki, ja? Mūsu aurās. Ja? Cilvēki, kas spēj redzēt auras, tā viņi arī redz. Iesim tālāk, pastīsimies vakar bildīt, lai jūsu iedvesma būtu lielāka kaut ko darīt savā labā citādāk. Ja cilvēks ilgstošā laikā ir saņēmis daudz triecienus, dzīves triecienus, sarežģītas stresa situācijas, nevelti mums tagad aicina uz jogu, aicina uz cigunu, aicina uz dažādām enerģētiskajām meditācijām, māca elpošanu, lai neielaistu sevī stresa situācijas. Jo ļoti bieži šīs situācijas mums nav kaitīgas, tās vienkārši mūs par kaut ko māca, bet izējot no tā, ka mums enerģija ir ļoti minimāla, mēs tādas situācijas uztveram kā problēmas, kā neveiksmes. Ja? Un ja ilgstoši mēs šādā, tā kā vāveres situācijā, kad viss apkārt dzīve mums sit un nav izējas, tad iekšēji mēs dzīvojam trauksmē. Un tad, kad izjūtam trauksmes sajūtu jau par visu, tas ir ilgstoši sajūtu līmenis, tad skatāmies, kas mums notiek. Šādi ir mūsu aura, viņa jau ir ļoti, ļoti tumša daudz kur, ja? Un šeit atkal šīs te čakras zona, tā ir 5. čakra, kas principā tiek bloķēta. Enerģija nepienāk, mēs viņus nobloķējam. Un ja mums tur nepienāk enerģija, tad atkal cieši mūsu orgāni, kas nesaņem enerģiju. Un šīs te enerģētiskās dažādas vingrošanas, meditācijas palīdz atbloķēt. Atbloķēt tātad, lai šo te čakru, lai šī enerģija mums pienāk. Taču, diemžēl, viņa neatbrīvo mūs no šīs trauksmes sajūtas. Un iekšēji mēs jūtamies tāpat, un atkal viss iet par riņķi. Tāpēc es kā fantastisku līdzekli redzu šīs metaforiskās kartas. Ja? Bet to pēc tam mēs parunāsim tālāk. Pastīsimies vēl kādu bildīt jūsu labsajūtē, lai jūs saprastu, apzinātos līdz galam. Atkal, mēs kaut ko gribam, mēs kaut ko vēlamies, un kamēr mēs gribam un vēlamies, tikmēr mēs ejam uz priekšu, paldies Dievam. Bet atkal, nepareizi izprotot situācijas, nepareizi saprotot sabiedrības attieksmi pret mums, mēs iekšēji viļamies. Viļamies ģimenē, viļamies partneros, viļamies līdz cilvēkos un vispārīgi sabiedrībā, viļamies valstī, no kuras mēs braucam prom. Kaut gan atkal, ja iet runa par valstī, no kurām mēs braucam prom, tur apakšā visur ir harmonijas.
vai nu ir harmonija ar šo te mūsu Latvijas valsti, ar kādu no pilsētām, kā darba vai dzīves iet, vai nu viņas nav. Un, protams, ja viņas nav, tad mums tiek liekt iespēja gan dzīvot šeit normāli, gan nopelnīt, jā, gan realizēties sociumā, un ļoti daudz cilvēku ir aizbrauc. Bet ļoti daudz cilvēku aizbrauc tāpēc, ka viņiem ir iekšēja vilšanās visā sabiedrībā. Un līdz ar to paceļot mūsu ego, jā, kas tad notiek? Nu, te atkal var redzēt, jā, šī te ir vairāk jau kā sirds čakra, ja ciet, šeit ir sabloķējumi, tad arī šajā čakrā, nu tā kaut kāda otrā izskatās, ir melna sabloķējumi. Tas notiek tad, ja mēs iekšēji viļamies apkārtējā sabiedrībā un ilgstoši tajā dzīvojam. Nespējam pacelties pāri, ja? Nu, iesim atkal, paskatīsimies vēl kādu bildīt, ja te man būs. Aha. Man ir viena no prezentācijām tāda, kur es runāju par vēdisko skatījumu. Nu, viens ir atklāsmes grāmata, kur ļoti, ļoti liels materiāls mums ir dots, lai mēs saprastu, kas mēs esam. Nu, ir tāds lieta kā Bībele, nu, tie, kas ir reliģiozi cilvēki, ja. Nu, vai viņiem tas palīdz vai nepalīdz, tā ir cita opera, bet ir iespēja paskatīties, papētīt dziļāk, kas mēs esam, uz kuriem mēs ejam. Un Vēdas ļoti labi stāsta par to, kas ir virsmērķis un kas ir mērķi. Un ļoti bieži tad, kad mēs virsmērķi, kas ir virsmērķis? Virsmērķis ir iepazīt sevi, kas es esmu šeit. Kas es esmu šeit, šajā vietā, šajā laikā, no kā es sastāvu, tad kas ir mana garīgā būtība, kas ir mana mentālā, emocionālā būtība un tad arī fizika, ja? Ja šis nav mirstmērķis, sevis izzināšanas process, bet virsmērķis ir mīļotais cilvēks, bērni, ģimene, mantiskās vērtības. Tātad mēs kā virsmērķi paņemam un pielīdzinām, piemēram, kaut kādu materiālu situāciju, kur mums jāatrisina, piemēram, man vajag tādu un tādu modeļu mašīnu, man ir jānopelna tādu un tādu modeļu mašīnu, jo es tikai tur jūtos labi un tikai tas man spēj darīt laimīgi. Ok, esam nolikuši šo te mašīnu par virsmērķi un ļoti ilgstoši strādājam, ģimenē vēl tam minimāli laiki, tādi viņi ir, jo es ar vienu darbu es to nenopelnīšu iekrējumus, man ir jāstrādā vēl kaut kur. Kas notiek pēc tam? Fiziski esmu noguris, mājā man buksē virsū, jo viņi ir neapmierināti, protams, nav mans uzmanības, nav man atbalsta. Un es, protams, arī pēc kaut kāda laika noteikti slimoju. Tas ir nenoliedzams process. Un tajā brīdī, kas ar mums notiek? Skatieties, šī te visa sistēma, kas ir 4., 5. čakra, principā aiziet ciet. Jo mēs nepareizi pārlieku pieķeramies nevis virsmērķim, bet mazākiem mērķiem. Mēs neesam savas prioritātes pareizi šajā dzīvē sakārtojuši, un līdz ar to mēs pieķeramies pārlieku citām lietām. Vai nu bērniem mēs dievinām bērnus, kur noteikti mūs pēc tam sāpinās, jo ja mēs Dieva vietā bērnu liekam, tad tas viennozīmīgi tā notiks. Vai tas ir mūsu partneris, kuram mēs kā biksēs dādzis esam ieķērušies, un viņš nevis tieši otrādi grib ar mums saikni, bet viņš no mums kratās nost, jo jebkurš dādzis, kas ir pielīdzis biksē, viņš traucē. Nu, un tāpat jebkurš citas lietas, kuras mēs par virsmērķiem padarām, pārlieku pieķeroties, skatieties, kas ar mums notiek. Tad ļoti ir jāatvēl pietiekoši liela prioritāte pašam sevis izziņas procesam. Tā kā mums to ir atvēlējis radītājs. Ja? Iesim tālāk. Tas mums ir tālāk prezentācijā. Vai ir vēl kaut kāda? Jā, un ir vēl bildīt. Ļoti, kā jūs redziet, ļoti smaga situācija ir tiem cilvēkiem, kurus klasificē kā depresīvus, kuriem ir depresijas. Man ir jāsaka, ka
Ļoti, ļoti, ļoti daudz cilvēkiem ir šādas te depresīvas stāvokļi. Un paskatieties, tur principā tās ir visas čakras, kas tiek bloķētas. Ja? Un ja visas čakras principā tiek bloķētas, ja enerģētiski sabloķējumi ir visā mūsu aurā, tad, kā jūs saprotiet, ne ar ko labu tas beigties nevar. No šāda stāvokļa ir jāiet ārā. Un atkal ir jāmeklē cēloņi. Nevis dzerot ķīmiņu, jo, diemžēl, jūs sev sēdināt tādā veidā uz adats. Protams, es nenoliedzu, kad kaut kādās smagās situācijās ar kaut ko ir jāsāk, bet zem tā šīs depresīvitātes apakšā ir jāvalk ārā visa tā psihosomatiskā putra, kas mums katram ir. Ja? Kas mums ir vēl? Mums vēl kāda bildīta? Nu jā, un te ir kaut kāds līdzīgs variants. Es gribētu parunāt par sevis mīlestību. Ļoti ilgstoši cilvēki dzīvo un, diemžēl, viņi nesaprot, ko tas nozīmē. Viņi nezina, kas ir sevi mīlēt, pie tā nevar vainot nevienu. Ir sevišķi, ja iet runa par mana vecuma gājuma cilvēkiem, par postpadomu cilvēkiem, par to vispār neko nerunāju. Mēs visi šeit bijām radīti kā darba ļaudis, tātad bija jāiet un jāstrādā, bija jābūt darbā, darba ļaudīm jābūt darbā. Un tuvu sociumam bija principā kā mehānisms kaut kāds, lai sociums varētu funkcionēt. Un nevienam īstenībā nebija svarīgi, kas notiek ar tev pašu. Un līdz ar to mēs nebijām iemācīti mīlēt sevi. Kāpēc? Tāpēc, ka īsti arī mūsu laikam neviens nemīlēja. Jo tāpēc, ka atkal nebija iemācīti. Ko es gribu teikt? Jā, tā ir ļoti dziļa un ļoti, ļoti daudz cilvēku situācija, kā iekšēji ar prātu, jā, mēs varbūt aizējam uz veikalu, mēs nopērkam kādu jaunu mantu, mēs nopērkam jaunu apģērbu, mēs nopērkam jaunu kosmētiku, bet pamatā mēs šādā veidā ar šo te jauno mantu vai lietu vai kaut ko aizlipinam savus dvēseles caurumus ciet. Un pamats tam ir šī te sevis nemīlēšana. Un, ja tā pa lielām, viens no tā, ko mēs darām metaforiskos karšu terapijas seansos, ir mācamies sevi mīlēt. Ar šīm te kārtīm tas ir vieglāk izdarīt, jo mēs sevi, kā lai pasaka, projicējam to ceļu, kādu mēs iesim, lai sevi iemīlētu. Skan varbūt mistiski, bet tā tas ir. Tātad, kas notiek? Ja esam dzīvojuši ļoti, ļoti ilgstoši, nemīlot sevi, pie kām tas ir viens process, ka mēs sevi nemīlam. Īstenībā mēs nemīlam arī apkārtējos. Vienalga, kas tas ir. Varbūt tas ir bērns, kuru mēs Dieva vietā ceļam, virsmērķī, bet īsti mēs viņu nemīlam. Mēs savas ambīcijas ar viņu piepildām tās, kāpēc mēs gribam, lai mūsu bērni iet mācīties kaut ko, lai mūsu bērni sasniedz kaut ko, mēs tīri savas ambīcijas aizlipinām, kuras mēs, diemžēl, nevarējām. Mēs caur bērniem gribam to panākt. Un tad, kad šim bērnam neiznāk tā, kā pēc jūsu domām vajadzētu, lai viņš rīkojas vai ietu, tad ir ziepes, ja. Bet tātad mēs sevi nemīlot, nemākam īsti mīlēt apkārtnējos cilvēkus, bez nosacījumiem, jo mēs sevi bez nosacījumiem nemīlam. Tas ir viens no ceļa, kas ir jāiet, ja mēs gribam būt veseli. Tad paskatāties, ja mēs sevi nemīlam un iekšēji mēs necienam arī sevi. Atkal, ar prātu viss ir kārtībā, es aizēju uz taisnu manikīru,
es labi izskatos, es sev cienu, ja? Bet iekšēji tai putrā, kuru strēbjam ārā terapijas seansos ar metaforiskām kartēm, katrs cilvēks ceļ ārā, mēs aizejam līdz arī sevis necienīgi. Un kas notiek? Tad, kad ilgstoši mēs tajā visā dzīvojam, atkal problēmas, kurās, kāpēc tas notiek, mēs atkal ar kartēm varam apskatīties un mēs viņus paceļam. Tas notiek viegli un vienkārši. Tur nevajag stundām meditācijas, jo vienkārši šī karte ir viena no tām, kas ļoti ātri un veiksmīgi zemapziņu ceļ augšā. Ja? Protams, arī mana dalība šajā procesā kā procesoram ir būtiska, zinot, kur meklēt un kas ir jāskatās. Ja? Vairāk slaidu tātad man, lai parādītu, es domāju, ka tas ir pietiekoši, lai jūs redzētu, kas notiek mūsu aurās, ja mēs akumulējam negatīvas emocijas. Negatīvo emociju skala, tā ir no 0 līdz 100. Mēs pat nezinām tik smalki, kā viņas iedalās, bet viņa ir. Tad, kad mēs izdalām negatīvās emocijas, tas pamatā ir zemapziņā. Es nerunāšu par to, kad mēs adekvāti reaģējam uz mums nepatīkamām situācijām, ka mēs stresu laižam ārā, ar asarām, ar kliekšanu, ar dusmām, vienalko. Tā, kā kurš stresu izdod ārā, tas ir viens. Viņš, ja stress ir ienācis, tad no viņa ir jātiek vaļā, cik kuram tas ir veselīgs un labs veids, kā viņš tiek vaļā, tas ir cits, jo stress atkal sagrauž organismu no iekšpuses, mūsu fiziskās sajūtas. Tātad, ko mēs darām ar metaforiskām kartēm? Seansos, ja iet runa par simptomiem, tātad, ja mums kaut kas sāp kāds orgāns, tad mans ieteikums jums ir, no tā visu, ko jūs redzējāt, atlicināt sev līdzekļus vislabākā veidā priekš sevīm, lai sev palīdzētu. Ja kaut kas ilgstoši nesāp, ideālā variantā, nedēļa, tas jau ir pietiekoši ilgi, atrast iespēju atnākt, lai apskatītos, kas ir zem šīs sāpes. Tīrā psihosomātika. Ar kārtīm mēs ļoti ātri terapijā paskatāmies, kas ir apkārt, un mēs atstrādājam šīs emocijas. Ja vajag, tas var būt viens seans. Ja ir ilgstošākas sāpes, tie var būt dažas seansi. Bet jebkurā gadījumā mēs pirmkārt atstrādājam šīs emocijas, atlaižam šīs emocijas, mēs savu uzvedību, kā tādās situācijās rīkoties, mēs jau modulējam savādāku, tas skan mistiski, bet tā tas ir. Jūsu apziņa un sapratne mainās par zobratiņām. Jūs vienkārši spējat pēc šiem seansiem, jūs spējat paskatīties uz tām lietām, uz kurām nespējat agrāk paskatīties citādāk. Jūs redzat un jūtaties savādāk. Jūs vienkārši esat atbrīvoti no jums nevajadzīgām sajūtām. Un, protams, ejot caur šiem seansiem, mēs atbrīvojamies, ja vien jūsu apziņa to dod ārā, atļauj, jo mēs atbrīvojamies tikai no tā, ko jūsu apziņa atļauj. Ja? Un, ja jūsu apziņa atļauj, mēs atbrīvojamies no daudz nevajadzīgām dzimtas programmām, kuras mūs šajā dzīvē kaut kādā veidā traucē kaut ko sasniegt. Mēs atbrīvojamies no nevajadzīgām programmām, nevajadzīgiem aizliegumiem, kurus paši sev bērnībā kā bērni uzliekam, un šo te smago nastu dzīvē nesam. Diemžēl, tāpēc, ka mūsu vecāki atkal nemācēja un nesaprata, kā vajag audzināt jaunatni, kā vajag audzināt bērnus, bet, ja mēs esam šeit, tad mēs varam šīs situācijas risināt sev pašām. Ja mēs strādājam ar dzimtas programmām, tad mēs ne tikai atbrīvojam sevi no tā visa,
bet mēs jau arī savus bērnus no šīm programmām atbrīvojam. Skan mistiski, bet tas ir tas, kas notiek terapijas seansos. Pēc kaut kāda laika došu jums iespēju ar dažiem cilvēku stāstiem, kuri ir izgājuši cauri šiem seansiem, ar viņu sajūtām padalīties. Nav daudz cilvēku, kas grib to darīt, kam tas ir vajadzīgs, bet ir cilvēki, kas saprot to, kā šī terapija, cik veiksmīgi uz viņiem šī terapija iedarbojas. Un viņi bija gatavi dalīties. Es šo materiālu, man ir vajadzīgs laiks apstrādēju, bet jums es ieteiktu, ja jums kaut kas sāp, neiet uz aptieku, nedzeriet uzturbagātinātājus, nedzeriet zāles, lai noslēpētu šīs sāpes, bet nāciet, jo tas notiek ātri. Ja jums kaut kas sāp neilgi, tad, principā, viens seans un jums vairs nesāk. Jūs saprotiet, kas zem tā stāv, kas jums ir tāds, no kā jums ir jāatbrīvos. Un mēs modelējam jaunu mūsu attieksmi un jaunu mūsu sapratni uz lietām. Ja? Ja mums ir, mēs varam, protams, arī ar kārtēm atstrādāt slimības, hroniskas slimības, bet tas jau ir ilgstošāks process. Jo jebkurai slimībai, jebkurai negatīvai situācijai apkārt jums ir sekundāri ieguvumi, krieviski skan taričnīgi vigadi. Vienmēr apakšā ir šie sekundāri ieguvumi. Viņi ir jāatstrādā, ar viņiem ir lādiņi jāatstrādā, un tad mūs šīs situācijas vairs neskars. Tas pats ir uz slimībām. Tas jau, ja ir ilgstoši hroniskas slimības, tas neies ātri. Tie seansi varētu būt vairāk vajadzīgi, nezinu, līdz 5 varbūt, kā jūs apziņums atvērsies un cik jūs pats gribēsiet sev palīdzēt, bet jūs to variet, es to tiešām zinu. Tāpēc šajā reizītē man ir principā viss, tas ir tas, ko es gribēju jums pastāstīt, ko mēs, kā mēs paši veidojam savu stāvokli, ko saucam par esam veseli vai neesam veseli. Man ir prieks, ka jūs tik braši turējāties un klausījāt mani. Tas ir sveiciens manai auditorijai, kas ir šeit pat aiz otra puse kompjūtera ekrāna, kā arī tiem, kas klausās jau man video ierakstos, lūdzu meklējiet ceļu, lai paši sev palīdzētu veiksmīgākā un nekaitīgākā veidā savam fiziskam organismam. Uz redzēšanos! Līdz nākamai sadzirdēšanās reizītei, kad atkal mēs skatīsimies, kādās situācijās mēs varam sev darīt ar metaforiskām kārtēm.